Labdien, draugi! Vēlos padalīties ar kārtēm divam nepilnībām, ko esam atraduši veicot kārtējo Google reklāmas konta auditu. Nu, lūk, pirmā nepilnība, ko esam konstatējuši, ir nepārdomātas prioritātes. Ko tas nozīmē? Esam piefiksējuši, ka konta ir virs 1200 atslēgas vārdiem, aktīviem atslēgas vārdiem, kas ir tīri ok. Tas nav daudz, tas nav maz, viss atkarīgs no situācijas, un tas ir normāli, bet nebija normāli tas, ka šiem visiem atslēgas vārdiem tika atvēlēts ļoti maziņš budžets – 15 eiro dienā. Tā gan nevajadzētu darīt, jo tad tas prioritātes... Jūs vairs nevadat prioritātes, vai ne? Jūs vairs neturat to fokusu, jo skaidrs, ka diena uz 1200 vairāk atslēgas vārdiem 15 eiro, tas ir pārāk maz, vai ne? Un tad atliek un pietiek nedaudz šim atslēgas vārdam, nedaudz šim atslēgas vārdam, nedaudz tam atslēgas vārdam, un pat visiem nepietiek. Ja? Kaut kādai daļiņai pietiek šeit, pietiek nedaudz šeit. Kāpēc tas ir slikti? Atceramies Pareto principu, vai ne? Kaut kā šis princips strādā, kaut kad nestrādā, līdz ar to ir jāpārbauda, vai ne? Un ja ir cipri, tu mierīgi to arī pārbaudīt, un tā arī bieži šā reize, vai ne? Pareto princips arī šajā reizē ir nostrādājis, un tad mēs ļoti labi redzam, ka tikai maza daļa no atslēgas vārdiem konstanti dod to labāku rezultātu, jā. Bet tiem atslēgas vārdiem labākiem konstanti nepietiek budžeta, vai ne? Un tad tas budžets aiziet visur. Lūk, tāpēc tā ir slikta prakse tik lielam apjomam ar atslēgas vārdiem atdot tik mazu budžetu. Skaidrs, ka šeit bija jāpārstrukturizē Google konts, tā struktūra ir jāpārveido, lai tīri fokusēties un atdotu vairāk. Labi, 15 eiro diena tas nav liels budžets, tur arī visu to budžetu varēja tikai tiem dažiem atslēgas vārdiem atdot, bet skaidrs, ka jāliek tā strateģiski, ja mēs skatāmies, varēja dot arī lielāku budžetu un tieši tā mazākam atslēgas vārdu apjomam, lai tieši šie atslēgas vārdi performē un arī dod labāku rezultātu. Ja, tad tā konta pārstrukturizācija būtu un dotu uzreiz krietni labāku rezultātu. Un pie šī labāka rezultāta tu arī vari celt uz augšu budžetu, ja tev tā nauda atgriežas atpakaļ uzreiz. Lūk, tad vienmēr atceramies par fokusu un varat paskatīties jūsu kontus, ja jums arī ir daudz atslēgas vārdi un tiem ir neproporcionāli maziņš reklāmas budžets, izvērtēt iespēju izanalizēt, kādi atslēgas vārdi performē labāk vai strādā labāk vai dod to rezultātu, un tad pieņemiet pareizu lēmumu. Otra nepilnība, ko esam konstatējuši, ir pietiekami maz negatīvu atslēgas vārdu skaits. Ja, tad uz tiem visiem to visu lielu atslēgas vārdu apjomu mēs esam atraduši negatīvos atslēgas vārdus. Šis konts, kuram mēs bijām veikuši auditu, jā, tur bija ielikti arī negatīvi atslēgas vārdi, bet ļoti reti tas tika darīts. Ja? Un, kad tu aizēji līdz search termiem, tu paskaties, un tad tu redzi ļoti daudz tos atslēgas vārdus, pēc kuriem izšava reklāma, pēc kuriem ir saņemts klikšķis, un kas totāli nav relevanti. Šim biznesam, vai ne? Bet tu jau esi izterējis uz tiem atslēgas vārdiem naudu. Lūk, mūsu rekomendācija šeit ir bijusi, protams, sekot līdzi meklēšanas pieprasījumiem, search termiem un aktīvāk likt pie negatīviem tos atslēgas vārdus, kas nav relevanti. Ja? Jo skaidrs, ka, ja tev atslēgas vārds nav interesants, ja tas nav tavs produkts, bet tava reklāma tomēr parādās, tad priekš kam tev vispār terēt naudu uz tiem klikšķiem. Starp citu, ne par šo potenciālo klientu, kuru mēs bijām veikuši to auditu, bet nedaudz par citu klientu izstāstīšu, tā lai ir saprotama, ka tas ir mans mīļākais vai viens no mīļākajiem piemēriem par negatīviem atslēgas vārdiem. Kādus jau 4 vai 5 vai 6, vairs neatceros, cik gadus atpakaļ, bijām veikuši arī vienu Google reklāmas konta auditu, un tas ir stāsts par negatīviem atslēgas vārdiem. Un aizgājām uz search termiem, paskatīties, kā cilvēki reāli meklē un uz kādiem search termiem vai atslēgas vārdiem vai frāzēm parādās potenciālā klienta reklāma. Un tad esam konstatējuši, ka klients nodarbojas ar juvelīru izstrādājumu tirdzniecību. Un tad
viņiem ir reklāma un reklāmas teksti un reklāma par zelta gredzēniem. Lūk, tad cilvēks meklē zelta gredzeni un tad parādās reklāma un viss ir forši, bet atkal netika piesekots līdzi negatīviem mākslīgas vārdiem un netika likts pie negatīviem mākslīgas vārdiem. Tas darbs netika darīts, un tad mēs skatāmies, cilvēki meklē zelta zīltiņā. Reklāma, klienta reklāma, šobrīd jau klienta reklāma parādās, un tur klišķi notiek, viss kārtība, klients tērē naudu, tā ne pa jokam, uz zelta zīltiņu. Un tas notiek, ja tu nestrādā ar to katru dienu, tad tas ar tiem negatīviem, un tev reklāmu šiem mākslīgas vārdiem visu laiku ir aktīva, tad tev ilgstoši pa gadu, pa pusgadu ilgāk tev sakrēs diezgan nopietna naudas summa. Novēlējums veiksmi un visu labu!